Tad, kad mēs noticam Jēzum, tad, kad viņš kļūst par mūsu dzīves pamatu stūrakmeni, kad viņš kļūst par mūsu glābēju, ļoti daudz kas mainās. Mēs kļūstam citādāk. Mēs sākam domāt par to, ar ko mēs pavadām savu laiku. Mēs domājam par to, kā plānot savu ikdienu, savu laiku. Mēs pārkārtojam savas prioritātes, savas vērtības, un viņš kļūst par vissvarīgāko. Un viena no tām svarīgajām pārmaiņām ir, ka mēs no patērētājiem kļūstam par kalpotājiem, par devējiem. No patērētājiem par kalpotājiem. Un lielā problēma ir tā, ka mēs dzīvojam laikmatā un laikā, kurā ir ļoti, ļoti daudz patērētāju. Mēs esam patērētāji, mēs esam iemācījušies patērēt lietas. Un viss, kas tiek radīts, jebkura jaunā programma, kas atvieglina mūsu dzīvi, ir radīta kā patērētājiem. Un tas jau, protams, ir ļoti, ļoti labi, ka ir šīs programmas, kas mums atvieglo dzīvi, ka mēs varam pastīties savā telefonā. Es nezinu, kā jums, bet es, piemēram, atrodu 7 minūtes no Mateja, ir automašīna, un vienkārši viņu nobuko, rezervē, aizēju, un ar viņu brauc, kur tev vien vajag. Tās ir labas programmas, bet ja mēs iedzīvojamies tajā, ka viss ir mums un mēs tikai to lietojam, tad ir baigi grūti izlausties no tā, lai kļūtu par kalpotāju. Un tā cīņa ir, ka bieži vien kristieši paliek šajā komfortablajā patērētāju stāvoklī. Uzņemt visu sev. Arī tad, kad viņi nonāk draudzē un kļūst par Dieva bērniem, viss ir par tādu saņemšanu, jo mēs saņemam ļoti daudz ko. Mēs saņemam visu, tad, kad mēs kļūstam par Dieva bērniem. Mēs saņemam Dieva vareno žēlstību. Bet Jēzus izaicina nepalikt tur, bet arī kļūt par kalpotājiem. Jo, ja mēs paliekam šajā komfortā, paliekam šajā patērēšanā, mēs aplaupam sevi, jo mēs nepiedzīvojam to svētību, ko kalpošana, došana var dot. Mēs aplaupam citus, jo viņi nesaņem tās mūsu kalpošanas un svētības augli, un mēs arī sāpinam Dievu, kurš mūs ir radījis tā, lai mēs ar savu dzīvi, savu miesu, ar savu šo, 70, 80 gadiem, vairāk vai mazāk, darbotos un ar to kalpotu. Un tad, kad Pāvils apustuļu darbos atsaucās uz Jēzu, viņš saka tādus ļoti slavenus vārdus. Svētīgāk ir dot nekā ņemt. Ļoti interesanti, ka šie vārdi neparādās nevienā no evaņģēlijiem. Tātad Pāvils vai nu ir dzirdējis kādu no citiem mācekļiem to atstāstām, vai arī viņš pats personīgā piedzīvojumā ar Kristu, varbūt uz Dabaskas ceļa vai kaut kur citur, ir šos vārdus saņēmis, bet viņš citē Jēzu. Svētīgāk ir dot nekā ņemt. Un kalpojot, mēs varam to piedzīvot. Kalpojot, tā, ka mēs noliekam to patērēšanu malā un kļūstam par devējiem, par kalpotājiem, mēs varam kaut ko no tā piedzīvot, kaut kādu lielāku svētību. Un arī manā dzīvē diezgan lielu lomu ir ieņēmusi kalpošana. Es domāju, es nebūtu šeit šodien, ja nebūtu bijusi pati pirmā kalpošana, kurā es tiku ievirzīts iekšā kā mazs jauns Jānītis. Tad, kad mana mamma kādu laiku man mēģināja dabūt uz Mateju, es biju tās diezgan, es viņai pretojos. Man likās, ir brīnišķīgākas lietas, ko darīt svētdienā, un es viņai pretojos, bet šeit tad es gribēju viņai atnākt līdzi, jo, sāpināt savu mammu, tas vienkārši likās briesmīgi. Un tad kādas reizes viņai nāca līdzi, un viena no tām reizēm viņa bija izdomājusi tāda ģeniāla stratēģija, kā mani iesaistīt draudzē. Viņi man aizved tur lejā pie tā baltā galda, kā mēs to esam iesaukuši, jo nekur Matejas lielajā zālē nav balts galds, ir tikai viens. Un tā ir baltā galda kalpošana, un tur ir šis dators, no kur tiek likta projekcija. Šobrīd klausēšu pie šīs svarīgās, svētīgās atbildības jomas, kas ir projekcija. Jo tur visi uzliek tos vārdus, kurus visi draudzīta dzied vai lasa, piemēram, svētdienā vai kādā bībeles lasījumā. Un viņi man tur aizved, tā sieviete bija tāda ļoti skeptiska par to, ka es tur varētu būt. Man bija arī fenomenāla bilde, ko es varēju jums parādīt. Kādu no jums esat to redzējuši savienots, kur es 2017. gadā, jūs vēl nebijāt dzimuši, es jokojos, 2017. gadā tāds ļoti, ļoti mazs ar tādu baltu galviņu tur sēdēja pie tā datora. Bet ko es zinu, ja nebūtu tā kalpošana, ja es nebūtu tur pielikts pie kaut kāda darbiņa, es visticamāk nebūtu šeit, jo tā bija kalpošana, caur kuru es iepazinu kristietību, jo tev ir jāsako līdz lasījumiem, tev ir jāsako līdz svētrunām, dziesmu vārdiem, un tas liek tev aizdomāties par kaut ko, ja tu tur esi vairākas nedēļas no vietas. Un es arī iepazinu kristiešus sev apkārt, un tas bija tik ļoti personīgi nozīmīgs piedzīvojums, tie apmēram 3 mēneši 2017. gada vasarā, kur es no kristietības nepazīšanas vai tādas ļoti mazas pazīšanas zināju, par ko ir šī ticība, kāpēc cilvēki pulcējās, un iepazinu arī kristiešu sev apkārt. Un ja nebūtu tas,
es šķista nebūtu jauniešu kalpošanas vadītājs vai kaut kas tam līdzīgs. Kalpošana var nest tādu svētību, un arī kādi no jums to jau esat piedzīvojuši, jo jūs neesat tikai un vienīgi pasīvi kristieši un Dieva bērni. Bībelē mēs, protams, kalpošanu redzam ļoti, ļoti daudz. Mēs paskatāmies veco derību un atveram to. Jau no paša sākuma mēs redzam, kā cilvēks ir radīts, lai kalpotu, piemēram, Noā būvē šķirstu, lai dotu Dieva glābšanas plānu savai ģimenei un dzīvniekiem. Mēs redzam, kā Mūzus ir šis atbildīgais, kurš sākumā gan pretojās Dievam, bet kļūst par šo atbildīgo vadoni, kurš izved Izraēlu tautu no verdzības Ēģiptē. Mēs redzam, ka viņam ir brālis Ārons, un viņš ar saviem brāļiem un dēliem kļūst par priesteriem, un viņi kalpo šajā saiešanas teltī un dara atbildīgu darbu tur. Mēs redzam tādu vīru vārdā Becelēls, kur varbūt kādu no jums mazāk zinat. Viņš parādās 2. Mūzes grāmatas 30. vai 31. nodaļā, un viņš ir atbildīgs par visādu lietu darināšanu, un kunga gars nāk pār viņu, un viņš spēja darināt visādas lietas. Viņš veidos šo te šķirstu, visādus efodus, un visādi tur tādi interesanti vārdi ir, un to visu viņš dara. Un tā ir viņa kalpošana. Tad mēs redzam soģus, mēs redzam ķēniņus, mēs redzam praviešus, un viņi visi pildīja kaut kādu kalpošanas lomu vecajā derībā. Kādas no tām bija ļoti prestižas un cēlas. Mēs, piemēram, skatāmies uz ķēniņiem, Dāvids, Salmans, kāda viņiem bija šī valstība, kāda bija viņu ķēniņu valsts. Viņi bija bagāti, turīgi, ar milzīgu ietekmi. Tad kādas no šīm lomām bija ļoti, ļoti necilas. Pravieši netika cienīti tad, kad viņi sludināja par grēku un to, cik tauta ir samaitāta un ļauna. Tad, kad Jēzus nāk jaunajā derībā, viņš neatmet šo kalpošanas būšanu, bet uzsver to vēl vairāk. Piemēram, viņš saka Marka evaņģēlijā, ja kāds grib būt pirmais, tas, lai ir no visiem pēdējais un visu kalps. Viņš iedibina šādu konceptu, ja tu gribi būt pirmais, un iespējams, man liekas, pat tas konteksts ir, ka mācekļi strīdējās par to, kurš no viņiem ir lielākais un kurš ieņems lielāku vietu debesu valstībā. Ja es viņiem atbildu, ja tu gribi būt liels, esi pēdējais. Marka evaņģēlija 10. nodaļā tātad vēlreiz viņš saka, kas no jums grib būt liels, tas, lai ir jūsu kalps, un kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas, lai ir visu vergs. Viņš iet vēl vienu soli tālāk un pasaka, nevis pēdējais, nevis kalps, bet vergs. Un tas ir vārds, no kura mēs gribam izvairīties. Kā mēs negribam būt vergi, tam ir ļoti negatīva konotācija, noskaņa šim vārdam. Mēs negribam būt vergi. Kad Jēzus runā savas līdzības, un kāds no tām jūs esat dzirdējuši, viņš ļoti bieži lieto to valodu kā pārvaldnieks un strādnieki, vai kā pārvaldnieks un kalpi. Viņš ļoti daudzkārt sauc kristiešus, Dieva bērnus par kalpiem. Mācekļi apzinājās to, ka Jēzus ir kungs, un ja viņš ir kungs, tad viņi ir kalpi. Bet viens no interesantajiem atradumiem, kuru es gribu, lai jūs visi ieliekat kaut kur savā prāta nostūrī, ir tas, kā Pāvils iesāk 3 no savām vēstulēm. Mēs zinām, ka Pāvils rakstīja vairākas vēstules, bet 3 no tām viņš iesāk ar šādiem vārdiem. Pāvils Kristus Jēzus kalps, Pāvils un Timotejs Jēzus Kristus kalpi, Pāvils Dieva kalps. Viņš lieto šo vārdu kalps, kur mēs diezgan labi zinām, bet, kad mēs paskatāmies uz to grieķu valodas vārdu, tad tur ir vārds dulos. Un tas nozīmē vergs. Tā pirmais tulkojums, pirmais skaidrojums ir vergs. Viņš iesāk šo vēstuli sakot, ka viņš ir Kristus Jēzus vergs. Atkal tāda valoda, no kuras mēs ļoti gribētu turēties pa gabalu. Mēs negribam būt vergi. Un, kad mēs domājam par Dievu, kurš dod brīvību cilvēkiem, es domāju, kā tas sajiet kopā ar verga būšanu. Bet tāda ir tā mistērija. Mēs, kas esam darīti brīvi, kas esam piedzīvojuši to brīvību, gribam būt Dieva vergi, jo tā mēs bijām radīti, lai būtu viņa pielūgsmē un kalpošanā. Un mums nevajadzētu pretoties šim vārdam, vergs. Mums vajag pieņemt šo jauno identitāti, kas mēs esam. Dieva, Jēzus Kristus, kalpi, vergi. Un pieņemt to ar prieku. Psalmists raksta, kalpojiet kungam ar prieku, nāciet viņu priekšā ar dziesmām. Atkal liekas nesavienojami, kā var būt kalps ar prieku. Tā liekas ļoti nicinoša, ļoti zema pozīcija. Kāds tur prieks? Tad viņš saka, kalpojiet kungam ar prieku. Tālūk, kalpošana ļoti daudz Bībelē. Vecā derība, jaunā derība, it visur mēs to redzam.
tad kāpēc ik katram no mums tagad nav tā vēlme steigties, domāt par to, kā mēs varētu kalpot? Kāpēc mēs nerakstam kādam vadītājam, kāpēc mēs nerakstam mūsu mācītājiem Matīsam par to, kādas ir tās kalpošanas iespējas? Kāpēc mums nav tā vēlme uzreiz dzirdot to, ka Bībelē tas viss ir, to darīt? Ar to, ka tas ir, vien nepietiek. Mums jāatbild uz vienu no tiem visnozīmīgākajiem jautājumiem, ko mēs cilvēki varam uzdot, un tas ir kāpēc? Kāpēc no rīta celties? Kāpēc iet uz skolu? Kāpēc strādāt vasarās? Kāpēc mīlēt savus draugus? Kāpēc piedot? Kāpēc censties? Un tāpat arī kāpēc kalpot? Kas tajā ir tāds, kas mums ir vajadzīgs? Mēs varam teikt, kāpēc kalpot? Mēs to redzam Bībelē. Mēs varam teikt, ja mēs nekalpojam, tad mēs aplaupām sevi, aplaupām citus un neiepriecinām Dievu. Un tie ir ļoti labi argumenti, bet šķiet, ka tur vēl nav tā sula tam visam apakšā, tas smeķis, ko tur visur vajag atrast, tas dzinējs, kas tiek iedarbināts. Un kur to atrast? Man šeit ir viens pants, kurš vismaz man iedarbina to dzinēju un liek man gribēt kalpot. Un es gribētu to līdzdalīt šajā vakarā ar jums. Ir divas raksturvietas, kur tas ir minēts, Marka 10:45 un Mateja 20:28, jo visticamāk šis ir viens un tas pats notikums. Un tur Jēzus saka, jo tāpat arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Cilvēka dēls, Jēzus Kristus, nav nācis, lai kalpotu, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un atdotu savu dzīvību. Lūk, kur ir benzīns. Vismaz man lūk, kur ir tas smeķis, ko mums vajag, lai kalpot, lai sāktu to kalpošanas darbu. Kristus ir kalpojis man, Kristus ir kalpojis mums. Viņš atdevis savu dzīvību par mani, viņš ir augšām cēlies, par to mēs svinējām kristiešu lielākos svētkus aizdītajās brīvdienās. To viņš ir izdarījis manas dēļ, un tāpēc mana atbilde viņam ir, es gribu tev pateikties par to, es gribu tevi iepriecināt. Un ja mēs to nedaram, tad savā ziņā mēs nenovērtējam to, ko viņš izdarīja. Savā ziņā mēs spļaujam vienkārši viņam sejā. Pakalpoja man, cool. Man to nevajag. Lūk, un tas ir ļoti savādi, ka Jēzus, kurš mums ir kalpojis pār pārējiem, mēs, kas esam tie, kur ir saņēmuši viņa kalpošanu, negribam to darīt citiem. Ir vēl kāds brīnišķīgs pants vēstulē Filipiešiem 2. nodaļā 5. līdz 8. pantā, un tur Pāvils raksta, lai jūsos ir tādas pašas domas, kā Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā neuzskatīja kā satvaram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja. Pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Kristus neuzskatīja to par satvaram laupījumu palikt godībā, palikt ar tēvu, palikt visā tajā dievišķajā godībā, kāda tur bija. Un tā vietā viņš iztukšo sevi, lai kļūtu līdzīgs kā mēs, lai kļūtu cilvēks, iepazītu grēku, iepazītu kārdinājumu un nomirtu par to. Tā viņš sevi iztukšoja, tā viņš atteicās uz savu zemes laiku no tās godības, lai nāktu un kalpotu mums. Viņš sevi iztukšoja, un lai mēs atbildētu Dievam, mums pat savā ziņā nav nekas jāiztukšo. Un es zinu, mums ir jānes savs krusts, bet tādā ziņā mēs esam izvilkti ārā no bedres, no mēsliem, no absolūtiem sūdiem, lai būtu dzīvībā, lai būtu gaismā. Un tādā ziņā mēs esam tikai un vienīgi ieguvēji no Dieva bagātīgās žēlastības. Un mums nav sevi jāiztukšo tādā veidā, kā Kristus sevi iztukšoja, jo viņš jau mūs ir pabarojis un dzirdījis. Un ja mūsu atbilde ir jebkas cits, kā visā pazemībā kalpot Dievam un atbildēt viņam ar pateicību, ar saviem darbiem, tā liekas, ka tā ir vienkārši spļaušana sejā. Lūk, kur ir tas galvenais iemesls. Jēzus ir pār pārējiem un nepelnīti kalpojis mums, kad mēs vēl bijām tālu no viņa, kad mēs viņu nepazinām, kad viņš mums bija svešs. Ja mēs pateicībā un slavā brēgdami nedarām tāpat, tad mēs nonicinām to, ko viņš ir darījis. Tā kā lūk ir bijis tas, ka vajag kalpot, ko mēs diezgan labi zinām,
te arī ir tas, kāpēc mums to vajag darīt, kas ir tas iemesls, kādēļ to darīt. Un tad varētu būt tāds ļoti labs noslēdzošais praktiskais jautājums, kā to darīt. Jo bieži vien pat ir tā, es gribu kaut ko darīt, man ir kaut kāda talanta, man ir kaut kāda spējas, bet kur es to varu likt lietā? Un, protams, ka Bībele runā arī par to. Un Bībelē ir aprakstītas ļoti dažādas kalpošanas nozares veidi. Ir aprakstīta ģimeniska kalpošana, kā mums ir jāmīl mūsu brāļi vai jāgodā tēvs un māte. Ir tāda kalpošana, ir sabiedriska kalpošana, kā mēs esam aicināti parūpēties par atraitnēm, bērniem. Ir aprakstīta evanģelizējoša kalpošana, kur mēs esam aicināti nest gaismu pasaulē un būt par zemes sāli. Un tad, protams, ir aprakstīta kalpošana draudzē. Tādas 4 lielas nozares ir aprakstītas, kā mēs varam kalpot. Un šajā vakarā laikam gribās bišķiņ pieķerties tam, ko nozīmē kalpot draudzē. Jo šķiet, ka tā ir tā vieta, kur mēs varam praktizēt visu to, ko mums ir jādara arī pasaulē. Tāda ļoti veselīga vide, kurā to visu izmēģināt. Pret cilvēkiem, kas mūs daudz maz mīl, kas saprot kalpošanas jēgu un tad iet to darīt tajās vietās, kur cilvēki to nesaprot un kur tas liekas svešs. Un domājot par kalpošanu draudzē, ir ļoti grūti nepieķerties Pāvila 1. vēstulē Korintiešiem 12. nodaļai. Fragmenti no tās mēs apskatījām arī pagājušajā reizē. Un to fragmentu, es domāju, mēs arī izlasīsim, jo tas nebija pārāk garš. Bet pirms viņš runā par draudzi kā Kristus miesu, kur visi ķermeņa locekļi ir savienoti dažādos veidos, un tie visi veido Kristus miesu, viņš runā par dažādām gara dāvanām. Un par gara dāvanām arī kādu no jums jūs bijāt, tad, kad Ulvis runāja un uzsvēra tās. Un Pāvils raksta tā: ir dažādas dāvanas, bet tas pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. Bet ik vienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Vienam gars dod gudrības vārdus, citam atziņas vārdus, tas pats gars. Citam ticība tajā pašā garā, citam dāvanas dziedināt tajā pašā vienīgajā garā. Citam brīnumus darīt, citam pravietot, citam garu atšķiršanu, citam spēju runāt dažādās mēlēs un citam mēļu tulkošanu. To visu dara tas pats gars, piešķirdams katram atsevišķi, kā viņš to grib. Īstenībā diezgan kontroversāli raksturēt, jo par gara dāvanām mēs kristieši mēdzam strīdēties, un tīpaši jau par tām apustuliskajām, kas ir darīt brīnumus, runāt mēlēs, tulkot mēles. Man liekas, ka pravietošana neieskaitās tajā, jo pravietošanu mēs izprotam citādāk nekā pareģot lietas nākotnē. Bet tajā es šovakar neiedziļināšos, jo ir vienkārši interesanti, ka tās sarunas mums ir un ir labi par tām runāt. Vai tās apustuliskās dāvanas turpinās, vai tās ir beigušās, un tas viss ir labi. Bet paņemsim to, kas ir skaidrs no šīs raksturvietas. Ir dažādas dāvanas. Tā nav visiem viena, vai tāpat nav vairākumam viena. Tās ir dažādas. Tās tiek dotas dažādiem cilvēkiem. Nav visiem viena dāvana, tās ir dažādas un dažādiem cilvēkiem. Tās ir dotas kopīgam labumam. Un ļoti iespējams, ka Pāvils šeit domā tieši draudzes labumu, kā draudzes Kristus miesas būvēšanu un pilnveidošanos. Un gars ir tas, kurš šīs dāvanas piešķir. Dažādas dāvanas dažādiem cilvēkiem, kopīgam labumam, un gars ir tās, kurš tās piešķir. Bez maz vai pēc savas izvēles. Pēc tam 14. nodaļā Pāvils runā, ka mēs varam dedzīgi tiekties pēc gara dāvanām, bet šeit viņš saka, ka gars ir beigās tas, kurš tās piešķir. Šis saraksts arī nav pilnīgs. Es nezinu, vai jūs ievērojāt, bet tur bija nosauktas 9 šīs gara dāvanas. Citviet Pāvils apraksta 7, piemēram, Romiešiem 12. Citviet Pāvils apraksta 5 apustuliskās kalpošanas. Citviet Pēteris apraksta 2 galvenās kalpošanas, kas nozīmē, tas saraksts nav ierobežots. Tās nav 9, tās nav 7, tās nav 5, tās nav 2. Jaunā darība kopumā min aptuveni 20 šīs gara dāvanas. Tas nozīmē, ka saraksts nav ierobežots. Ir iedrošinājuma, ir viesmīlības, ir vadīšanas dāvanas, kas Kintijai laikam nav. Piedod, Kintija. Varbūt savā laikā. Ir dažādas dāvanas un nav tas saraksts limitēts līdz 9, 7, 5 vai 2. Un tad ir tas, ko Pāvils turpina. Kā šīm gara dāvanām ir jāizpaužas draudzē. Kā tas var būt instruments, lai svētītu draudzi. Un
Mēs to skatījāmies pagājušajā, bet izlasīsim vēlreiz. Dieva vārds ir brīnišķīgs. Tāpat kā ķermenis ir viens vienīgs, bet tajā ir daudz locekļi. Un visi daudzie ķermeņa locekļi kopā ir viens ķermenis, tā arī Kristus. Arī mēs esam vienā garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis, vai jūdi, vai grieķi, vai latvieši, vai vergi, vai brīvie. Un ar vienu garu mēs visi esam dzirdināti, jo arī ķermenis nesastāv no viena locekļa, bet gan no daudziem. Un te ļoti svarīgi, ja kāja sacītu, es neesmu roka, tādēļ es nepiedaru ķermenim, vai tādēļ tā nepiedarētu ķermenim. Un ja auss sacītu, es neesmu acis, tādēļ es nepiedaru ķermenim, vai tādēļ tā nepiedarētu ķermenim. Ja viss ķermenis būtu acis, kur paliktu dzirde? Ja viss būtu dzirde, kur paliktu oža? Bet Dievs locekļus ir nolicis ķermenī ikvienu savā vietā, kā viņš to gribēja. Viņš saka, viss tas ir savienots vienā Kristus miesā. Un mēs par Kristus miesu varam domāt kā par globālo Kristus draudzi visiem kristiešiem, kas ir pasaulē, vai par Kristus lokālo draudzi. Kristus miesu ļoti lokālā veidā, kā piemēram Matejā vai Pāvela draudzē vai jebkur citur. Viņš to visu ir savienojis vienā. Pilnīgi dažādus, pilnīgi atšķirības ar dažādiem raksturiem, dažādiem kontekstiem, dažādiem raksturiem. Visu salicis vienā Kristus miesā. Un tomēr katrs loceklis ir atšķirīgs. Un viņi nevar lielīties savā starpā. Viņi nevar teikt, es nepiedaru ķermenim. Viņi nevar būt skaudīgi pret citu, jo viņi redz to harmoniju, kas notiek visiem savienojoties. Un tad tas jautājums ir, kas ir mūsu loma Kristus miesā? Arī mēs šeit esam tik dažādi. Un kādi no mums mēs esam Dieva bērni? Kādi no mums mēs esam šaubīgi par to, vai tas patiešām ir īsts un tās ir labas vietas, kurā atrasties. Bet tas jautājums ir tie no mums, kas mēs mīlam Jēzu, un mēs esam draudze, dzīvā Dieva draudze. Kas ir tā vieta Kristus miesā, kur viņš mums ir paredzējis būt? Vismaz šajā dzīves sezonā. Varbūt kaut kas mainās. Varbūt Kintijai sanāks vadīt. Vienu dienu, piedod, Kintijai. Es beigšu. Viņš mums ir salicis vienā, bet mēs esam dažādi. Kas ir tā mūsu dažādība, kuru mums ir jāizmanto, lai svētītu draudzi? Kas ir tava loma Kristus miesā? Ja tu to zini un tu neizmanto to, tad ir vērts parunāt ar kādu, kuram tu uzticies, kurš arī ir Dieva bērns, brālis vai māsa Kristu, varbūt kāds vadītājs, un parunāt par to, kā tu vari pielietot savus dāvanas vai savus talantus, lai svētītu tos, kas ir apkārt. Ja tu nezini, kas ir tava loma Kristus miesā, tad tik un tā ir labi par to parunāt. Un varbūt ir kaut kas tavā dzīvē, kas tev sanāk pašlaik, ar ko tu vari būt par svētību. Varbūt tev ir kāda lieta, par ko tev deg sirds, un to mēs bieži vien varam redzēt, kā, piemēram, Nehemijas stāstā. Nehemijam par kaut ko ļoti deg sirds, un viņš tiek aicināts misijā, atjaunot Jeruzalemes mūrus. Padomā par šīm lietām, vai tev ir kaut kas, kas tev sanāk, vai tev ir kāda talanti, vai tev ir kāda gara dāvana, ar kuru tu vari būt par svētību draudzē. Un vienalga, vai tev ir skaidrs vai nav, padalies ar to ar kādu citu. Nevis, lai lielītos, apsties kādu man garu dāvanu, apsties es esmu kāja, tu esi tikai roka. Bet lai mēs varētu būt vienot tajā visā, lai mēs varētu tajā harmonijā veidot Kristus miesu. Ar to, kā viņš mūs ir radījis, ar to, ko viņš caur savu garu mums ir devis, lai mēs varētu veidot Kristus miesu. Un jā, man Dievs ir izvedis dažādos laikos caur dažādām. Sākumā es kā Kristus miesa kalpoju tur, lejā, projicijas kalpošanā. Kādu varētu teikt, nu tu vispār, kas tā pa kalpošanu, vai ne? Un lai viņi tā domā. Bet tas bija tas nelielais mans pienesums draudzē, kas man reāli padarīja par daļu no Kristus miesas. Es nekad nebūtu piedzīvojis to, ka es esmu daļa no Kristus miesas, ja man nebūtu tā mazā atbildība tur. Un ir interesanti redzēt, kā viņš kaut ko ir darījis, kā Dievs ir darbojies cauri laikiem. Un tagad es varu būt jauniešu kalpošanas vadītājs, un tā var būt mana loma Kristus miesā. Bet vai tas man padara svarīgāku? Iti nemaz nē. Mēs visi esam dažādi, un viņš mūs ir savienojis vienā. Nu tālūk, esam apskatījuši, kā Bībelē ir daudz runāts par kalpošanu, ka Dievs mūs ir radījis kā kalpus. Kāpēc mums vajag kalpot? Tāpēc, ka Kristus ir pār pārējiem un nepelnīt kalpojas mums. Un arī par to, kā mēs to varam darīt. Kā Dievs ir veidojis draudzi, lai tajā būtu dažādi locekļi, bet apvienot Kristus miesā. Un kā viņš mums ir devis dažādas dāvanas, lai mēs būtu tajā savā vietā un lomā.
Nu tā. Atcerieties arī, ka kalpošana nav tikai kaut kas, ko mēs atnākam, izdaram un aizejam, jo bieži vien kristiešiem ir tā, es atnācu, es paspēlēju savu mūziķiņu, padziedāju, es aizgāju, es esmu baigais kalpotājs. Nu tā nav. Kad Bībele runā par kalpošanu, viņš saka, ka mēs esam kalpi. Līdz ar to tā ir mūsu identitāte un tā ir mūsu ikdiena. Un mēs nevaram teikt, es atnācu, pakalpoju un aizgāju. Tā ir, es atnācu, pakalpoju un aizgāju, bet tas nemaina to, ka es esmu Kristus kalps dienu no dienas. Katru sekundi, ko es dzīvoju. Mana identitāte ir kalps. Nu tā. Lūksim, un tad mazās grupiņas. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo vakaru, pateicamies par kopā būšanu un pateicamies par to, ka Tu mūs esi darījis dzīvus un to, ka mēs varam Tevi saukt par savu tēvu un ka mēs varam būt Tavu bērni. Tēvs, pateicos par draudzi, par tādu kopienu, kurā mēs varam piedzīvot gan daudz svētības, gan arī svētīt citus un būt tie, kas tiešām ir par stiprinājumu citiem un ka mēs varam arī iepriecināt Tevi caur to visu. Tēvs, lūdzu, ka Tu katram no mums šeit palīdzi atrast to savu vietu. Varbūt mēs jau esam to atraduši un mēs varam būt slavā un pateicībā un varbūt mēs vēl esam tādā lūkšanā un meklējumos. Tēvs, Tu redzi, kur mēs esam, Tu redzi, kas mūsu dzīvē ir svarīgs un dārgs, kādi ir kādi talanti, ko Tu mums esi devis, kāds ir mūsu raksturs. Tu mūs pazīsti pilnībā un lai tas ir iemesls, kādēļ mēs gribam paļauties uz Tevi un meklēt to, kāda tad ir tā mana loma šeit šajā pasaulē. Kas ir man jādara ar tiem gadiem, ko Tu man esi devis. Tās palīdz mums katram to saskatīt, palīdz mums nelielīties un nesalīdzināties ar citiem, bet tiešām tajā savā vietā, savā lomā to piedzīvot, to pieņemt ar pateicību. Un Tēvs svētī savu draudzi, svētī to caur mums, caur citām paudzēm, caur tik dažādiem cilvēkiem. Tēvs, lai Tava draudze tiek stiprināta, pagodināta un lai Tava draudze ir vieta, no kuras svētība nāk arī Tavai pilsētai, Tavai valstī, Tavai pasaulē, Tēvs. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.